Es nezinu, cik šis video būs garš. Iespējams, viņš būs vairākās daļās. Iespējams, nē, iespējams, es visu pateikšu. Bet tas, ko es vēlos atstāt jums, šis pat nebūs editots. Es pat neņemšu ārā savus un ko un kas. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs visi mācamies. Mēs visi mācamies, mēs visi kļūdamies, un tikai no šīs pieredzes, kas mums dzīvē ir, mēs varam kaut ko iemācīties. Un ja mūsu dzīvēs nav šīs pieredzes, tad kā tad mēs iemācīsimies, vai ne? Stāsts būs par mani, un es ļoti ceru, ka šis ļoti patīk mans meitas bēbītes fonā, bet labi. Jā, stāsts būs par mani, par manu dzīvi, bet es ļoti ceru, ka šis palīdzēs kādam no jums. Es ticu, es zinu, jo savā laikā es vēlējos kādu cilvēku, kas runā par šo, kas stāsta par šo, kas saka šo. Un nebija tādu cilvēku. Un es domāju, pat labi, ka nebija. Jo man bija tāda pieredze manā dzīvē, tik daudz lietas, no kā es varēju mācīties, lai nonāktu līdz šim. Kas man tagad dzīvē ir? Ko es tagad daru? Un es esmu tikai un vienīgi pateicīga par to. Un neko vairāk es vairs nevaru pateikt. Sākšu diezgan ar to, ka neviens cilvēks piedzimstot, viņš nezina, ko darīt. Viņš nezina, ko darīt, kad viņš piedzimst, viņš ir uz šīs zemes, un viņš dzīvo pēc tā, ko saka mamma, tētis, māsa, brālis, vecmama, opis, draugi. Un tā mēs dzīvojam. Bet kā ir pareizi, kā ir nepareizi, mēs neviens nezinām. Mēs tikai daram to. Vai tas ir pareizi, ko mēs darām? Kas to lai zina? Mēs dzīvojam. Un es pat nezinu, ko sākt, jo ir tik daudz, tāpēc es teicu pašā sākumā, es nezinu, cik liels, cik garš viņš būs, bet es laikam sākšu iespējams ar pēdējās nedēļas notikumiem. Pēdējās nedēļas notikumiem kādiem cilvēkiem nepatīk tas, ko es daru. Kas ir ok, tas ir fine. Viņi nezin, ko darīt savu dzīvi, tāpēc viņi grib darīt kaut ko citu. Nu, tā kā viņiem garlaicīgi. That's fine. That's ok. Bet kas man sāp sirdī, ka mēs visu laiku vēlamies sāpināt kādu. Sāpināt kādu par lietām, ko cilvēks ir darījis gadus atpakaļ. Vai ja viņš arī to dara tagad, kāpēc tu viņu gribi sāpināt? Cilvēks nezina, ko viņš dara. Vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi. Viņš nezina, viņš to dara. Un tagad ir tas trešais cilvēks, kas viņu nosoda. Par ko? Par to, ka viņš nezina, ko viņš dara? Es paturpināšu tagad konkrēti par sevi. Covida laikā, kad sākās Covids. Neraudam. Es atbraucu atpakaļ uz Latviju ar saviem iekrājumiem, savu dzīvi, nezināju, kas būs, mēs dzīvosim, mēs mirsim, kas tagad notiksies, mēs esam kaut kādā izolācijā, mums ir jāsēž mājās, mēs neko nezinām, kas būs, darbs nav. Universitātē es nemācījos, neko es nezinu, kas jādara, neviens neko nezina. Un es zinu, ka es nebiju vienīgais cilvēks, kas tā domāja. Un vienīgais, ko es darīju, bija, protams, alkohols. Man apkārt bija cilvēki, kuri
tusēja, kuriem viss bija vienalga. Viņi domāja tieši tāpat kā es. Es tā domāju. Ot, redziet, es tā domāju, ka viņi tā domāja tāpat kā es. Es jau vispār nezinu, kas visiem tiem cilvēkiem bija galvā tajā laikā. Bet man bija ērti. Man neviens neko nejautāja. Es dzēru, tusēju. Jā, man iepatikās meitenes. Wow! Vai tad tas ir slikti tagad? Vai tad tas ir tagad slikti? Un neviens nav neko neprast tajā momentā. Ko tu nezini, ko tu darīsi. Tev ķermenī ir tik daudz jāgermeistars un prosecco. Es lieku kārtas, kā tas ir. Man ķermenī ir tik daudz prosecco un tik daudz jāgermeistars, ka man ir tik vienalga, ko es daru. Nu, vot, jā, bučojos ar meitenēm. Wow! Tāpēc mēs tagad pārmetam cilvēkam. Cik mums ir gadi? Un paiešu pāri uz citiem cilvēkiem. Nu, neviens nezina, ko viņš dara. Alkohols ir lieta, kas mums liek aizmirsies. Ja pat arī tur nav alkohols, cilvēki tajā laikā nezināja, ko viņi dara. Tik daudz cilvēki. Jā, bija cilvēki, kuriem bija izaugsme. Bet tāpēc, ka viņiem jau bija, tur ir tik daudz iemeslu. Tev ir ģimene. Ģimene ir tik svarīga lieta, lai tu vispār kaut ko sāktu, lai tu vispār kaut ko darītu. Ja tev nav šis atbalsts, nekad tev nav bijis šis atbalsts, nu tad ko tu vari gaidīt no tā cilvēka? Nu ko? Un pēc tam viņu vēl apvainot publiski, jo viņš nav zinājis, ko darīt? Es apsolīju, ka es būšu tāda, kāda es esmu, un es neko negriezīšu ārā. Es raudu, jo man sāp. Es esmu tikai cilvēks. Tā, viss. Tajā laikā es vienkārši dzīvoju dzīvi. Darīju lietas, ko es varbūt nožēloju, bet es sevi nevainu, es sevi nenosodu par to. Jā, varēja darīt citādāk, bet man nebija iespējas, kas ir fine. Un katrs cilvēks, jo es negribu teikt tikai meitenes, bet arī puiši, katrs cilvēks, kurš skatās šo, nenosodiet sevi, ko jūs esat kādreiz darījuši. Lūdzu, nenosodiet. Jūs katrs esat cilvēks, jūs katrs drīkstat kļūdīties, jo tikai no tā jūs mācāties, un es tik daudz mācījos no tā. Tik daudz lietas es savā dzīvē esmu izdarījusi, jo es negribu to, bet mani vienkārši piespiež šī situācija, mani piespiež cilvēki man apkārt darīt lietas, kas man īstenībā tas nav priekš manis. Es nekad neesmu to gribējusi darīt. Bet ar, kad tev ir jākarmeistars ķermenī, tad vai tad tu saproti? Tu it kā jūti, ka nē, wait, man tas nepatīk, bet tu to dari, jo tevi prešo. Tu to dari. Bet vai tev tas patīk? Nē. Un that's fine. Tas ir viss kārtībā. Tas ir viss kārtībā. Mēs mācāmies, mēs ejam uz priekšu. Un, jā, tas, ko es tālāk varu pateikt, ka, jā, es tagad daudz runāju par manifestāciju. Jā, es runāšu, jo tas, kā es manifestēju, ko es manifestēju, tās ir manas vērtības, mans, kā es uzskatu, ko es vēlos savā dzīvē. Jā, kādreiz tie bija ceļojumi. Nu, es jau esmu iepriekš jau stāstījusi par viņiem Instagramā to pašu Bahamu ceļojumu. Nu, tas atnāca vienkārši no mana boyfrienda, kurš vienkārši, darbs viņam.
Viss es aizbraucu, tu nezini, no kurienes es varu atnākt. Nu, ja tev skauž, ka tu nevari aizbraukt, nu tā ir tava problēma, nevis mana. Es ticu, ka es braukšu, tad es braukšu. Ja es ticu, ka man būs Dysons, tad man būs Dysons. Un ja tu tam netici, tā nav mana problēma. Tā nav mana problēma, mīļais cilvēki. Tev ir jātic to, ko tu vari dabūt savā dzīvē. Un es turpināšu runāt, jo tas, kā es straguloju, tā pārdzīvoju savu dzīvi, kad man piedzima meita, kā es pārdzīvoju katru lietu, ko es esmu darījusi, ko es esmu nedarījusi, cik ļoti man bija grūti, kad es jau dzemdībās sapratu, kad es šķiršos no šī cilvēka. Jā, es to visu nerādu, nestāstu. Jo man nepatīk šīs bēdīgās lietas runāt. Bet es saprotu, ka tas ir jārunā, jo jūs visi domā, labi, es negribu teikt jūs visi, bet jūs domājat, ka dzīve ir, jo tāpēc, ka es runāju, ka man ir šīs lietas, ka dzīve ir okei. Nē, es arī straguloju. Cilvēki mīļie, kad visi man pazīstami cilvēki gāja uz universitāti, un es to nevarēju atļauties, es nezināju, ko darīt, kā darīt. Bet tagad manas ir manas vērtības. Un es saprotu, kā es to varu izdarīt. Kāpēc? Kad es dzīvoju veselu mēnesi pie tēva, kad atbraucu no Vācijas tikko ar meitu mazu dzīdaini. Visu, ko es darīju, biju manifestēju un rakstīju. Man ir mans bizness, un man ir tik un tik naudas katru mēnesi. Katru dienu. Nevis, lai es atpūstos, jo esmu tikko piedzemdējusi bērnu. Es sēdēju, rakstīju, non-stop. Un ja tu vēl joprojām netici, ka tas strādā, tā ir tava problēma. Tā ir, mīļais draugs, tava problēma. Man bija grūti. Un toreiz es sagriezu pirkstu, man vēl rekur ir rēta. Nu, kāpēc? Es biju pārgurusi, ne jau tāpēc, ka man bija happy life dzīvojot pie tēva, Angurē, bez sava bērna tēva. Tā, tu domā, ka es to izvēlējos? Protams, ka nē. Bet tā tas ir, tāda ir dzīve, un mēs mācāmies no šīm situācijām. Mēs mācāmies. Un ja tu nemācies no tām situācijām, tad tev atkal piespēlēs tādas lietas, kamēr vienu dienu tu sapratīsi, kā es to sapratu. Es nezinu, vai var labāties, bet kā es sapratu, man ir jāmaina dzīve, man kaut kas ir jādara. Un tas nebūs vienas dienas laikā, tas nebūs mēneša laikā. Reāli ir jau 2,5 gadi pagājuši. Es katru dienu strādāju ar sevi, lai es būtu labāks cilvēks, lai es varētu palīdzēt sev, meitai, jums. Šis mans prieks, ko es esmu sapratuši šajā vasarā, ka es vēlos palīdzēt jums, bija vislielākā dāvana man pašai, ka es saprotu, ka ar to, ka mēs esmu labi, būs laikam jāizgriež, ka mēs esmu gājusi cauri. Es saprotu, ka es varu palīdzēt, jo īpaši pēc pagājušās nedēļas notikuma es saprotu, ka ir tik daudz cilvēki, kuri nezin, ko darīt. Viņi nezin, jo dzīve viņus piespiež. Un tas ir tik bēdīgi. Un vēl kāds atļaujās nomelnot šos cilvēkus. Tā kā parādīja, hei, viņi dara to un to. Man tas ir bēdīgi. Man tas ir tiešām bēdīgi, jo es esmu vienmēr gribējusi mīlestību, bet es kā mazs bērns nezinu, kā dabūt to, kā iegūt to. Mēs katrs augam citādāk, mums katram citam cilvēkam ir citas lietas. Tas ir viss labi. Tā. Es vienkārši apsolīju, ka es būšu tāda, kāda es esmu. Jā, es daudz raudu. Es raudu pie katras seriāla un filmas. Es tiešām raudu. Jo es skatos romantiskās filmas. Un es man šeit vienmēr raudu. Mans viens draugs,
ja mēs skatāmies kaut kādu filmu vai seriālu, viņš jau skatās, vai es raudāšu vai nē. Jo es tajās filmēs vienkārši redzu kaut kādu lietu saistībā ar sevi, kas man pietrūkst manā dzīvē. Un tāpēc man šīs asaras ir. Un es jau biju iepriekš minējusi Instagramā, kad ir viena liela lieta, ar ko es tagad strādāju, šī mīlestība. Es vēlos šo mīlestību. Ļoti vēlos šo mīlestību. Nāk tagad tā kā raudiens. Tā. Bet redziet, cik maz cilvēkam vajag. Un ja viņš nezin, ko darīt, jūs taču paši zinat. Visi cilvēki uzreiz ķerās pie alkohola. Es cenšos mainīties katru dienu, step by step. Daru labas lietas. Esmu pat ieviesusi kakao savā ikdienā. Nedzeru kafiju, lai man nav anxiety. Cilvēki, kur man zina, viņi zina, kā es mīlu kafiju, es redzu ar kafiju vienkārši, visu laiku. Bet man tas dod anxiety. Un arī tad es saprotu to, ka vienkārši man arī tā ir lieta, tiemžēl jāmaina. Tas ir tas pats ar jūsu draugiem. Jūs mīlat kādu savu draugu, bet jūs saprotat, ka ir jāpalaiž. Jo tu dari lietas, ko tu īstenībā negribi darīt, lai arī cik ļoti tev sāp. Un tas ir arī ar ģimeni. Tev ir jāpalaiž kāds, jo tu saproti, ka tur ir lietas, kas tev nepatīk. Un tas ir viss ok. Tev nav sev jāpārmet. Es vēlos, lai tu, kas tu tagad skaties, beidz sev pārmest. Beidz sev pārmest lietas, ja tu vai izgāji piedien sestdien ārā un tur tusēji. Nepārmet sev. Nepārmet sev. Tiešām nepārmet. Vai arī apēd to ekstra ēdienu. Nepārmet. Nepārmet sev, bet sāc meklēt. Sāc meklēt, kāpēc tev tas notika. Kāpēc tu atkal izdarīji to un to. Tas ir tas, ko es daru. Līdz ko es atkal sajūtu, ka kaut kas ir noticis ekstra vairāk, es uzreiz meklēju, kā saprast to. Jā. Jo daudz no jums, jūs man sekojat tik daudz gadus, jūs skatāties manu dzīvi. Jā, viņa ir krāšņa. Jā, viņa ir skaista. Es mīlu savu dzīvi. Tagad ir īpaši. Bet jūs nezināt, kas ir bijis aiz tā visa. Kā es īstenībā patiesībā jūtos. Nekad neesmu to teikusi. Un tad, kad es vienreiz atceros, es izliku to vienu TikTok, kur salikt visus tos video, kurus tur smaidu un priecīgi, bet īstenībā es biju tik pēdīga. Jūs visi bijāt šokā. Jūs vienkārši šokējāties. Un tur ir tā lieta, kad jūs katrs, mēs katrs arī mēs nezinām īstenībā, kā tas otrs cilvēks jūtās. Kad viņš izdara kaut ko, mēs nezinām. Un es tiešām aicinātu katru no jums beigt nosodīt citus cilvēkus un dzīvot savu dzīvi. Reāli domāt par savu izaugsmi. Tev nav ko darīt. Paņem grāmatu izlasi, noskaties kādu labu podcastu. Ja tu nezini, ar ko sākt, tas ir kāpēc es esmu arī šeit. Tu vari man droši to pajautāt un nekautrēties un nedomāt, ko tad es? Mēs visi tusējām. Visi. Visi mēs piekdien, sestdien, svētdien. Visi. Bet ir vienā momentā jāsaprot, šitas ir jābeidz. Un ja tu nezini, kā beigt, tu vari man uzrakstīt. Tu vari ar mani parunāt. Tas ir tāpēc, es tagad sāku runāt par šīm visām lietām, jo es tiešām vēlos palīdzēt kādam. Un es saprotu, ka šī ir mana, es gribu teikt, misija. Varbūt kāds smiesies, varbūt kāds nē. Bet es jūtu, ka man tas ir jādara. Jo es esmu izgājusi tādai ellē cauri, kad es kādam izstāstu. Bet es vienkārši ticu, man ir šī ticība sevī, ka man būs kaut kas vairāk. Es eju uz kaut ko vairāk. Man būs. Es zinu. Un tā arī bija iepriekš. Kad sēdēju tajā ellē, es domāju savā galvā, nē, šī nav mana dzīve. Tāda nebūs mana dzīve.
mana dzīve būs citādāka. Nu, vai tad es joprojām sēžu tajā purvā, tajā ellē? Nē. Es uzskatu, ka nē. Tā kā... Šāda esmu es. Prieks iepazīties. Un es domāju, ka es ar šo visu tagad atstāšu. Es ceru, ka kādam palīdzēs. Kādam paliks vieglāk, kāds aizdomāsies. Un es domāju, ka es paturpināšu šīs visas tēmas, jo es saprotu, ka par to ir jārunā. Un, jā, rūpējamies par sevi un rūpējamies arī par citiem. To es novēlu katram no jums un tiksimies pavisam drīz. Bye bye!